Pirms gadiem 20, 30 dators daudziem bija kaut kas nesasniedzams, salīdzinot ar mūsdienām, ka tas ir teju vai katra iedzīvotāja mājās. Turklāt šo gadu laikā tehnoloģijas gājušas tik strauji uz priekšu, ka pat visiem jaunumiem nav iespējams izsekot līdzi, bet vecā tehnika tikmēr tiek aizmirsta. Lai tomēr cilvēki redzētu un zinātu, kāds tad bija moderno tehnoloģiju sākums, siguldietis Mihāls Babjoniševs sakrājas jau aptuveni 300 dažāda veida vecās datortehnikas. Daļa no kolekcijas šobrīd apskatāma Siguldas pagasta kultūras centrā. Laikam tas ir zemapziņa, man tas ir visu kaut kur bija. Sakot, tā ir 5. klasē, saku, iet radiopulcinieri, ja? Pēc tam armija bija pa sakarnieku, pēc armijas strādāja televīzijas torni pa tehnici, pēc tam pa inženieriju, ja? Pēc tam 86. gada, saku, pašmācības ceļā apgūt kompjuteris. Lielākā daļa no izstādē aplūkojumiem datoriem aizvien darbojas. Tos restaurējas un labojas Mihāls pats. Visus datorus vienlaicīgi nodemonstrēt gan nav iespējams, jo tad puspagasts paliktu bez elektrības. Taču tie, kas ieslēgti, raisa lielu jauniešu un citu datoru entuziastu interesi. Nav nekad redzētas tādas lietas. Gribēs apstīties. Kas tad ir foršākā, mūsdienu tehnoloģijām vai? Tomēr jau tā mūsdienu. Viss savādāk. Kāpēc? Viss tāds labāks, mūsdienīgāks. Vairāk spēļu. Vairāk funkcijas pieejamas. Vēsture jau tā, viņi lēnām aiziet, ja neviens viņu nevāc, tad viņu pazūd un nav nekur kur paskatīties. Jo viens ir apstīties grāmatā, protams, redzēt kā tā bildē, bet bildē nav tā priekšstat īsti kāds telpiski izskatās. Un tā, ka šādām te entuziastiem, kas tādas lietas dara, tas vienkārši nenovērtējam manā izpratnē vismaz. Jo, te ir, protams, arī tādi, ar kuriem iespējams, ka ir ar kādu arī savulaik saskāries esmu. Kaut gan ir tādi, kurus tiešām es arī redzu pirmo reizi. Veco datoru kolekcionārs Mihāls Babjoniševs stāsta, atšķirībā no vecākas paaudzes cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar 20 līdz 30 gadus vecu datoru tehniku, un to atkal ieraugot sajūtas ir pat mazliet nostalģiskas, jauniešiem vērtējums pavisam citādāks. Vislielāko izbrīnu viņiem rada veco datoru tehniskās iespējas. Pienāca tie skolnieki, puiši tik strauji viņi, ja, ka tas dators jau nesaprot. Viņš pogu to nospiež 5 reizes, ja, bet dators nespēja to sagremot, ja, tāpēc, ka viņš ir lēns. Lai ielādītu visu A4 formāta lapiņa, ja, tur vajadzēja, teiksim, 15-20 minūtes gaidīt, kamēr tā viss ielādējas iekšā. Viņi strādāja lēni, bet, neskatoties uz to visu, ja mēs bijām apmierināti. Cik ilgi Mihālam Babjoniševam vecos dators vēl izdosies, uzturēt darba kārtībā var tikai minēt. Viņš prognozē vēl kādus gadus 10, pēc tam gan jau tie paliks tikai apskatēji. Līdz ar straujo tehnoloģiju attīstību aizvien grūtāk iespējams vecajiem datoriem atrast rezerves daļas. Tiksim, PC datoram tam vēl jau šo to var pamainīt. Problēma ir ar klepju datoriem. Ja? Katra firma praktiski taisīja savu. Ja? Ja kaut kas notiek, jau tur ļoti grūti ir. Ja? Un manas rokas viņi praktiski nonāk diezgan nožēlojamas stāvoklī. Veco datoru tehnikas izstāde Siguldas pagasta kultūras centrā būs apskatāma līdz 22. februārim. Taču arī pēc tās jau ik viens Mihāla Babjoniševa kolekciju var apskatīt viņa paša mājās Siguldā, kur viņš izveidojis savu datoru muzeju. Tajā eksponāti arī vecie radio, televizori, vecā telefona aparatūra un cita veida elektro- un datortehnika. Informācija par muzeju pieejama internetā mājaslapā pc history.lv.